Apmēram 1850. gados Mencendorfa ģimene izdomāja ražot papīra līgatni. Aiz šī žoga te jau sākās papīra fabrika. Un līgatnē ir 7 kalni. Uz katra kalna ir uzbūvēts tā saucamās baraku mājas. Pirmajā stāvā bija tādi labāki apstākļi, un tur dzīvoja ģimenes. Savukārt otrā stāvā tādi spartiski apstākļi bija, un tur dzīvoja neprecētie. Neprecētie redz, ka precētie var labākos apstākļos dzīvot, sākā radīt bērnus. Nu, un tad uzbūvēja dzemdību namu. Pirmā daļa, kā tur var vēsturiskā bildē redzēt, bija tikai šī ēka. Un te kopā ir dzimuši apmēram 4000 līgatnieši. Pirms 7 gadiem pārdevu Rīgā dzīvokli un iegādājos šo ēku. Te bija diezgan viss pamests. Tā kā mani hobiji ir bioloģija un otrs hobijs un dzīvesveids ir kulinārija, tad apmēram es zināju, kādas dārzu vēlētu. Sadarbojos ar Slow Food, un Latvijā ir ļoti daudz šķirnes, kuras izzūd no dārziem, un tad mēģinām šeit arī to tā kā stādīt. Viss, kas ir stādīti jauni, kā ābeles, liepas, plūškoki, viss, kas ir ēdams. Cidonijas, visi krūmi, tam līdzīgi lazda, kas ir lietojams uzturā. Jā, tā kā te nav nejauši kaut kas iestādīts. Bērniem viena no mīļākām stūriem, kur viņi ņem, iet cep smilšu kūkus. Mēs nespējam papildināt, jo visu aiznes, ne visu, bet daļu aiznes suvenīros projām. Visādas klejotāji, lapsens, krāšu, mušus taisa sev dzīves vietas. Te var redzēt, kas ir aiztaisīts ciet. Taisa ciet savas ligzdas, redz, kur ir paņēmuši ar mālu. Nezinu, kur viņi to ir atraduši, bet ir sarkans, jā, un te ir ar parastu zemi, un šitien te arī viss. Lēnām dzīvojoties, te var redzēt visu kaut ko. Ja paveicās, tad arī zaugši izlien kaut kur laukā, bet vislielākie viesi ir stirnas. Vakarā aizberam kompostu, no rīta tur nav nekā, jā, viss ir apēsts. Un tad viesi sēž, bauda maltīti, un aiz logas stirnas atnāk apēd, jā. Nu tad laipni lūgti pavāri mājā. Mors bez gāzes kāds vai un mums jauna limonāde ķiršu aronijas, jā, lūdzu, ka mūsu restorāns ir iegūst zaļo Michelin zvaigzni, kas ir ilgspēj, tāpat arī lauku ceļotāju atzinību, kā zaļi domājošiem. Jau no paša sākuma šo ēku atjaunojot, visu laiku esmu domājis par ilgtspēju. Ir kaļķis, kaļķa krāsa, viss nožūs, jā, būs neliels pleķis, bet man netraucē. Un, manuprāt, mūsu viesiem arī netraucē. Šī ir kā banketa zāle, un šo mēs saucam par mazo virtuvi, kur tiek viss kaut kas bāram gatavots.